Tā es vienmēr saku. Visi bērni kaut ko taisa no plastelīna. Viņiem liek, jā. Nu, tad viņiem kaut kas interesantāks, un tad viņi izbeidz to. Es vienkārši nebeidzu. Nu, nepārtraucu. Jāni, kā sauc skulptūru, pie kuras tu šobrīd strādā? Es nezinu, kā viņi sauc. Nu, visi saka putna galvā, jau kaut kā tam līdzīgi. Bet kā viņi sauc, tas nav būtiski. Nav tāda iedvesma. Nu, vajag tik rakt, nu. Kad mēs pērn tikāmies, tu minēji par vikingu dievībām, harpijām, varbūt no kādas. Varbūt arī tā, ja es kaut ko, teiksim, kaut ko lasu un kaut ko tā par kaut ko domāju, tad man gribas arī to sarunu biedru, nu, tad es viņu vēl kā ārā. Uzstāju Sokrātu, teiksim, vai kādu dieviņu, kādu pērkoni, kaut ko tam līdzīgu. Kad Leišu, kad Gabiju un tādu. Un tad man ir tā paralēli, par to lasu un pētu, un tad man ir ar ko parunāties par to. Es par ozolu bluķiem, kam katram ir savs raksturs. Tev ir dialogs ar ozolu bluķiem, varbūt, tā var teikt? Nu, jā, var arī tā. Kokam, ne, viņi šausmīgi dažādi. Kā boks tāpat kā cilvēks, grūti audzis, skaistāks. Bet tu vispirms veido skices vai uzreiz strādā jau no intuīcijas? Vai? Nē, nu, bez skices nevar citādi. Man jāapskatās, kā, lai viņš arī būtu stingrs un, teiksim, kur viņš tur gribēs lūst, kur negribēs lūst, tad es uzlipinu no plastelīta, es redzu. Bet nu, tā ļoti aptuveni. Minimāli skices vajag, bet tas ir materiāli dēļ. Cik ilgs laiks paiet pie tā mākslas darba radīšanā? Nu, kaut ko lielu un labu, nu, mēnesi noteikti vajag. Nu, parasti paiet vairāk par to mēnesi, bet nu, tā apmēram ir. Bet liels vai mazs, tas nav būtiski. Mazam arī vajag daudz laika. Cik tev ir tie kaķi kopā? Nu, principā 5. Viņi tev atbalsta tavos radošajos procesos? Grūti teikt, tā ir drīzāk otrādi. Man viņiem, nu, es jau esmu apkalpošais personāls. Nu, tā jau saka, ka nevis kaķis dzīvo pie cilvēka, bet cilvēks dzīvo pie kaķiem. Esmu tādu teicienu dzirdējusi. Nekas jau nebeidzās. Turpinājums sekos, jā.